Es skolnieks joprojām esmu, līdz sākšu mācīties 11. klasē, un esmu pieteicies kādai fotoskolai. Brīvajā laikā tagad pavasarī es pārsvarā fotografēšanu un vienkārši ceļošanu nodarbojos, vai nav tāda parasta mājās sēdēšana un tāda pūšana. Kopš ir sākusies šī filmēšana, man kaut kā līdz tam, es biju beigi tādā, nevar īsti saprast, ko es beigi tālāk vēl darīt, un kaut kā pirmajā vasarā it kā beigi pavilkos uz to, bet iepriekšējā vasarā jau bija tas otrais gads tai filmēšanai, un saprast, ka drausmīgi patīk. Vai kameras priekšā, vai no otrā pusē viņai, tas visvairāk patīk visu tā atmosfēra, visi cilvēki. Un viens, kas ir man ļoti palicis atmiņā, ir tas tie visi agrie rīti, kas bija tādi, diezgan grūti. Bija gan tās kautiņainas un jā, tas ir viens no tiem, kas man ir palicis vairāk atmiņā, kad satikās tie latvieši ar krieviem krustojumā un tad visus tos policistus izsauc un tad vēl no malas kaut kādas, parasti tās mašīnas, kas pīpināja virs, un tas bija tāds, tā ļoti interesants likās viss.